ir tiešām pilnīgs jaunums, un Latvijā nekad nav bijis. Laikam skanēs, ka es lielos, bet es teikšu, ka man pašam tā ideja radās. Es no vienas puses esmu ārsts, psihoterapeits, man ir pacienti, bet no otras puses esmu uzņēmējs un jau ilgāku laiku darbojos kā konsultants. Un skatoties, ka daudziem cilvēkiem ir bezmiegs, un arī man pašam tā kā reizēm aizmig grūti, un tad to spilvenu groz no vienas puses uz otru, kad viņš sasilst, man radās doma, ka būtu baigi forši, ja būtu tāds spilvens, kas visu laiku paliek vēss. Un tad es ievadīju Googļos cool pillow, vēss spilvens, un tad man tieši izsitās ārā chillow. Un skatījos, ka Amerikā ir tāda firma Susoft, viņi to ir izgudrojuši, arī nemaz nav tik sen kā 10 gadu atpakaļ patentējuši, un ļoti Amerikas iedzīvotāji ļoti priecīgi. Arī Eiropā viņi tirgo, Lielbritānijā, Francijā un Austrālijā, Jaunzēlandē. Savukārt es viņiem aizrakstītiem chillow menedžeriem, īpašniekiem, uzrakstīju, ka ļoti forša ideja, ka man ar tādu pat, un ka varbūt mēs varam sadarboties. Ja? Laikam amerikāņiem tik ļoti iepatikās, ka mums tas radošais pacēlums vienāds bijis, ka viņi teica, ok, ja? Ka jūs varat dabūt distribūcijas tiesības Baltijas valstīm, un tā es esmu nodibinājis jaunu SIA, Ekomed, kas pārstāv chillow Baltijas valstīs. Spilvena nosaukums chill ir tā kā vēsums, dzestrums, savukārt pillow ir spilvens, un tad salikt kopā divi vārdi. Vēss, spilvens, jā, tas būtu tulkojumā. Kaut gan patiesībā šī ierīce, precīzāk būtu teikt, ierīce nav spilvens, bet ir spilvena paliknis. Tikai 2 centimetri biezs, un to var ļoti ērti lietot, uzliekot uz spilvenu virsū, jo otrā pusē ir tāda fiksējošā plūskaina virsma, viņš nekur neslīd. Un var arī likt pāri spilvenu pārvalku, lai, ja negrib gulēt uz to plasmasīgo, kaut gan šis plasmasīgais ir medicīnisks materiāls, un arī uz to var patiešo gulēt. Nav tā, ka tur nosvīstu vaigs. Princips darbības ir ļoti vienkāršs. Kā radiators mašīnā aizvada siltumu no motora, tā šeit vienmēr, ja mēs guļam, ir virsma, kas nav kontaktā ar mūsu galvu, ar mums. Un tas šeit ir speciāla sistēma, ūdens šķiedru sistēma, kas ļoti efektīvi aizvada projām siltumu. Līdz ar to tas palīdz dzesēt. Mičigānā ir veikts pētījums, ka cilvēki, kas lieto chillow, aizmieg pa 69% ātrāk un jūtas labāk izgulējušies. Tas bija tas sākums, bet pēc tam doktori atklāja, ka tā ir ļoti lieliski ierīce, jo viņi arī var ērti aplicēt, aplikt riņķī. Nav tikai tā, ka jāguļ un spilvens. Un līdz ar to mediķi sāka ieteikt ļoti daudzām citām indikācijām, jeb stāvokļiem, pie kuriem būtu lietot. Jā, tāda ļoti plaši pielietot indikācija, man jāsaka, Amerikā un Lielbritānijā, jo pie mums vēl Latvijā nav pieredze, bet tā ir menopauze sievietēm, kad ir karstuma viļņi, pat līdz 80% gadījumos, tad šeit chillow lieliski palīdz gan tos karstuma viļņus, gan nakts svīšanas mazināt. Tad nākamā tāda indikācija, ko pediatri ļoti iecienījuši bērnu ārsti, kad bērniem ir paaugstināta temperatūra, ne tikai bērniem, arī pieaugušiem cilvēkiem, bet tad mehāniski atdzesēt. Bērns daudz labāk jūtās un uzreiz varbūt nevajag lietot visus Tylenols, paracetamols, bet ja vajag, tad var kombinēt. Tad nākamā lieta ir visas traumas. Jā. Pie traumām viennozīmīgi uzreiz momentāni vajag augstumu. Kā tad pielietot praktiski chillow? Šeit guļ meitene, pieņemsim, viņai ir paaugstināta temperatūra, drudzis, jā, viņai jau te ir chillow, un ja viņai vēl piedevām ir galvas sāpes un varbūt migrēna, tad mēs varam ļoti smuki aplicēt vēl chillow uz pieres. Un ja tā uzliek, tad cilvēks ir pilnīgi vēsam un jau jūtās labāk. Chillow ļoti ērti var lietot, ja ir akūtas muguras sāpes, ja savilktas, nospazmējušies muskulīši, mēs varam pacelties, jā, un te var to spilventiņu pabīdīt tālāk vienkārši, un cilvēks guļ, arī galvai vajadzētu, bet tad ir vēsums vai nu sprandas josla, plecu josla, īpaši pēc lielas slodzes no stresa jau arī saspringst muskuļi un tad palīdz atslābināties vakarā. Ja cilvēks pa dienu ir staigājis daudz īpaši karstā laikā un ir kaut kāda iniciāla vēja mazspēja, tad jebkurš doktors rekomendēs pagulēt, atlaisties pēc iespējas biežāk un kājas piepacelt uz spilvenu. Lūk, ja būs kājas piepaceltas uz chillow spilvenu, tad papildus tiks tonizēt asinsvadi, mazināsies tūska un kājas daudz ātrāk atžirgs. Ja ir problēma nopietnāk, tad arī iespējams mēs varam papildus chillow aplicēt
kāju ieteņot, nu, tad ir vēsums no visām pusēm un ļoti ātri tonizēsies. Man sajūtas bija momentāls. Es reiz sajūtu, ka tas tik tiešām ir vēsums, ko es pielieku sev klāt. Agrāk bija termofors katrā mājā, tagad ir jābūt čilo vēsumam katrā mājā. Tas ir, par to man nav šaubu. Viens no galvenajiem bonusiem, ko es ieguvu, bija tāds, ka man pēkšņi sāka labāk arī un stiprāk augt mati, ko es biju aizgājis pie savas frizieres, un viņi nemaz nezināja, ka es guļu šķilo un lietoju. Un tad, kad viņi izmazgāja man galvu, viņi teica, tu paskaties, tev pilna galva ar maziem spēcīgiem matiņiem, tāds tā kā ezīts, un te arī var redzēt priekšā pilns auga ar maziem matiņiem. Un viņi teica, kas ir noticis, ko tu tādu lieto, ka tev tie mati, jā, nu, tādi stipri, tā kā tāds ezīts ir saudzis jauni mati, un es teicu, ka, nu, es nezinu, varbūt, ka tas varētu būt no čilo iedarbības. Aktivizācija notiek vienreiz, ielejot 2 litru ūdens un 4 stundas pagaidot, kamēr veido ūdens sistēmu ar speciālu šķiedru putu materiālu. Un šeit arī ir iekšā speciāls vielas, kas nodrošina to, ka tas ūdens nesastāvās. Tāpēc ne tikai viņš nav jāmaina, viņi pat nedrīkstētu mainīt, jo ja viņi izlies ārā un mainīs, tad nākamreiz tas tiks izkalots šie antiseptiķi, un tas ūdens var sastāvēties. Tāpēc vienreiz aizēja aktivizācija un viss, jā. Ja kādreiz ar gadiem var, gadiem varbūt gluži ne, bet dažiem mēnešiem kaut kas iztvaiko, var mazliet pieliet klāt, atgaisot, jo svarīgi, lai šeit būtu vakums, viņš ir jāatgaiso, un tad čilo var lietot tālāk. Klāt var pieliet, bet mainīt nedrīkst. Es izmantošu izdevību un labprāt aicinātu jebkuru aptieku, jeb veselības veikalu, jebkuru uzņēmēju, kurš uzskatītu, ka tas produkts būtu viņa klientiem, pircējiem interesants, zvanīt mums un sadarboties, jo mēs tā kā esam oficiālie distribūtori un mūsu tālrunīca ir 266 82 563, bet, protams, var arī pasūtīt patiešo no mums, izmantojot gan mājaslapu ekomed, www.eko-med.lv vai arī zvanot pa šo pašu tālruni un tad mūsu kurjers aizgādās, un tas mūsu kurjers ir ne tikai kurjers, bet viņš ir arī konsultants, viņš aizgādās bez maksas jums, un Rīgā ieradīsies pats personīgi mūsu konsultants, un viņš arī, ja vajadzēs, aktivizēs, izstāstīs, kā labāk atgaisot. Ar šo spilveni es viņu tā kā papildinājumu savam mīļajam spilvenim uzskatu, viņš dod tādu veldzi un labsajūtu. Ir noguļoties, ir atslābinās visu plecu muguru muskulatūrai, un tāds ir tās domas uzmācīgās par tiem dienas notikumiem, kas viss ir noticis, ir tā labsajūta, viņas tā kā tā noliek malā, ir sakārto, kā es teicu, pa plauktiņiem ir, un tad tā labi iemiega. Un tad es domāju, pēc kaut kāda laika, kāpēc tikai gulēt. Tāpat tā diena ir diezgan saspringta, un tādas arī pauzes ir paņemti, kur varētu atpūsties un sagatavoties atkal otrās dienas cēlienām. Ar nesanāk tik daudz, ir jāpamēģina, ir darbā. Un tad es jau kādu laiku, ja ir viens man ir mājās un viens man ir darbā, un tad es viņu izņēmu šeit pusdienas pārtraukumā, un kādas, 15 minūtes ir atsēžos šeit pret to spilveni, nolieku galvu, un tad tāds vēsums, viņš tā pārņem, ir sākot no tās viduspleces, jo mugurs ir uz augšu, un lēnāk te uz kakla joslu ir, un tad tā galva tāda veldze ir un atslābums ir, un arī tas saspringzinājums, kas pirms tam ir bijis, viņš atkal tā paliek ar vien tāds plānāks ir, un jūt, ka tā enerģija atkal nāk atpakaļ. Es gribētu arī pasludināt no šī brīža, ja skatītājs skatās laimīgo stundu, ja tā mazumtirdzniecības cena čilovam ir 209,90 lati, bet pie kam ir ļoti svarīgi, ka tā ir vienreizēja investīcija. Jā. Tas ir vienreiz, un tas čilovs, ja tur bērns ar šķērītēm nesagriezīs papētīt saturu ies gadiem, ja, tad šīs stundas ietvaros varētu tagad uzņemt laiku, un tad no šī brīža stundu, ja jūs zvanītu uz telefoniem, telefonu lejā parādās, ja, tad cena būtu 25 lati. Vai arī, ja telefoni ir aizņemti, jūs variet atsūtīt SMS vai arī uz e-pasta info@ekomed.lv. Mēs uzzinājām par šo te vērtīgo izstrādājumu un ar prieku tirgojam mūsu pils aptiekās. Šis vēsais paliknis ir ļoti efektīvs un labs tieši pēc odu kodumiem, noņemot tusku un niezi. Mūsu pils aptiekas gaidīs jūs Rīgā un Jelgavā.